Jo pavisam drīz spēkā stāsies maršrutu jaunā numerācija, kuras Daugavpils satiksmē ieviesīs sākot ar šī gada 10. maiju, bet jāņem vērā, ka šis jauninājums aizskars tikai 2 pilsētas maršrutus. Lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju komfortu, mēs esam plānojuši nomainīt numerāciju 2 mūsu autobusu maršrutiem. Konkrēti mēs runājam par 3B un 3C maršrutiem. Un no 10. aprīļa mēs ieviešam šo maršrutu numerācijas izmaiņas. 3B turpmāk būs 38. maršruts un 3C turpmāk būs 30. maršruts. Tas ir saistīts ar zināmu apjukumu mūsu pasažieru vidū, jo ja pārējiem autobusiem numerācija, kuriem klāt ir pievienoti burti, viņu galamērķis ir praktiski viens un izmaiņas ir tikai maršruta ziņā, tad šie konkrētie maršruti, par kuriem mēs šobrīd runājam, ir ar atšķirīgiem galamērķiem. Un tas cilvēkiem, kas izmanto autobusu salīdzinoši reti vai ļoti reti, rada brīžiem apjukumu un cilvēks nonāk pilnīgi citā vietā, nekā viņš ir vēlējies. Šajā sakarā mēs vēlamies optimizēties, uzlabot šo situāciju, lai cilvēkiem būtu vieglāk orientēties šajos maršrutos. Šos maršrutu numerācijas numurus mēs vēlamies mainīt. Tuvākajā laikā visās pilsētās autobusu pieturās, kurās apstājas autobusi ar maršrutu 3B un 3C, tiks izvietot informācija par tiem, kā arī autobusa 3B maršruta laikos tiks veiktas izmaiņas, kā arī tiks mainīti laiki autobusu maršrutiem numurs 12, 12A un 12B. Lūdzam sekot aktuālai informācijai, kā autobusu pieturās, tā arī uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv. Saistībā ar maršrutu numerāciju citos maršrutos izmaiņas pagaidām netiek plānotas. Pārējais pagaidām nemainās. Mēs, protams, perspektīvā nākotnē skatāmies arī citas variantus, ko optimizēt, kā uzlabot šo situāciju. Šobrīd mēs sākam ar šiem maršrutiem. Mēs vēlamies redzēt, kāda būs mūsu pasažieru reakcija un vai tiešām tas ir pareizs solis. To mēs redzēsim pēc kādiem mēnešiem, kad praktiski mūsu pasažieri jau izmanto šos maršrutus ar jauno numerāciju. Atgādinam, ka autobusu numerācijas maiņa, kā arī autobusu attiešanas laiks tiks mainīti sākot no šī gada 10. aprīļa, kā arī sākoties vasaras sezonai no 15. aprīļa sāks kursēt autobus 7B, kura maršruts būs Autoosta, Kalkūni, Vasarnīcu kooperatīvs Mičurinietis.